Mans vārds ir Juris Saivars, un šoreiz par luterāņu dievkalpojumu kārtību un veidu, kā tas notiek. 3 lietas ir jāpiemina uzreiz. Par dievkalpojumu runājot, nāksies lietot diezgan daudz latīņu vārdus. Otrkārt, dievkalpojums ir samērā kontraintuitīvs, jo tas nav 100% cilvēku izgudrojums. Saskaņā ar Bībeli Dieva godināšana ir cilvēka dzīves jēga. Tādēļ mēs esam šai pasaulē, lai mācītos Dievu atrast un viņam pateikties, pēc viņa prāta dzīvojot. Tomēr ar cilvēka spēkiem vien nekad nav pieticis, lai šo mērķi sasniegtu. Vienmēr ir bijusi vajadzīga Dieva līdzdalība, viņam priekšā pasakot tos veidus, kā viņu godāt. Aiz mums cilvēkiem saprotamās realitātes robežām, Dievu valstībā, realitātes radītāja godināšana nemitējas. Dievu valstībā dievkalpojums nekad nepārtrūkst, un mēs šai pasaulē būdami cenšamies tajā piedalīties. Mēs mēģinām slavēt Dievu līdztekus eņģeļiem, kuri to dara visu laiku, arī pašreiz debesīs. Par to stāsta Jāņa atklāsmes grāmatā. Visi eņģeļi un svētie lūdz Dievu, lietojot noteiktas frāzes, ko tie acīm redzot prot no galvas. Viņi dzied himnas, metas ceļos, mēs cenšamies no savas puses. Šai pusē Dievu valstībai esot, dievišķajā dievkalpojumā piedalīties, un mums ir gadsimtiem un gadu tūkstošiem gara prakse, kā tas notiek. Savās pārdomās pa brīdim atsaukšos uz šiem senajiem avotiem, tomēr centīšos pārāk ar tiem neapgrūtināt. Mūsu galvenais avots būs mācītāja rokas grāmata, jeb agenda, kas drukāta 1900. gadā Jelgavā. Pēc šī parauga dievkalpojuma notika Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē pirms 100 gadiem, kad tos vadīja mācītājs Kārlis Podiņš. Un tagad pirmais latīņu vārds, ko vērts paturēt prātā – adiafora. Burtiski tulkojot nenozīmīgs. Kontraintuitīvs jēdziens, kādēļ kaut kas, ko mēs darām, varētu būt nenozīmīgs. Mēs taču esam tik svarīgi cilvēki. Viss, ko mēs darām, ir nozīmīgs un svarīgs. Mēs luterāņi par adiaforām saucam tās lietas, kas nav Bībelē atļautas vai aizliegtas. Mēs paši izšķiramies, vai to darīt vai nē, un dievkalpojuma kārtībā ir savs skaits šādu adiaforu lietu. Ir daudzas, kas kristiešiem ir jādara, jo Bībele aicina mūs to darīt. Mēs esam aicināti pulcēties kopā. Dievu vārdam ir jātop sludinātam mūsu vidū, un mums tas ir jādzird, tā ir Jēzus pavēle. Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Esam aicināti lietot sakramentus, lūgt, dziedāt, pateikties. Baznīcai ticībā ir jādara šīs lietas, bet mums nav noteikts precīzs veids, kā mums tas jādara. Apostols Pāvils tikai pamudina, viss lai notiek pieklājīgi un kārtīgi. Tāpat apostols saka, ka visam, kas notiek kristīgo sapulcē, ir jānotiek celšanai. Visam ir jāveicina kristiešos svētīgumu un Dieva izpratni. Tādēļ dievkalpojums ir centrēts uz Kristu un veidots ap Kristu, uz viņu kā iemiesoto vārdu un ap viņa miesu un asinīm, jeb sakramentiem. Un esam nonākuši līdz 3. lietai, kas iesākumā jāpiemina. Dievkalpojums tā nav mūsu kalpošana Dievam. Šādu kļūdu nevajadzētu pieļaut. Tā kļūdījās Kains. Sanesa Dievam lauka augļus un gaidīja, kad Dievs tagad no savas puses viņam arī ko iedos. Vārds dievkalpojums mums ir no vācu valodas, Lutera Gottesdienst, kas burtiski nozīmētu dievišķa kalpošana vai dieva kalpošana.
Luters uzsvēra, ka dievkalpojumā ne mēs nākam pie Dieva, bet Dievs nāk pie mums, jo ko gan mēs Dievam varētu piedāvāt, ko viņam vajadzētu no mums. Dievs gaida, ka pie viņa nākam mūsu patiesās, visdziļākajās vajadzībās. Ķēniņš Dāvids teica, ja es tev dotu dedzināmo upuri, tu to negribētu. Un piebilda, upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauzts un sagrausts sirds. Dievkalpojumā Dievs darbojas uz mums, pirms mēs varam kaut ko piedāvāt Dievam atpakaļ. Baznīcas publiskais dievkalpojums ir balstīts uz šo realitāti. Visam tam, kas notiek dievkalpojumā baznīcā, avots ir trīsvienīgais Dievs. Viņš nāk pie ticīgajiem, kad tie pulcējas kopā viņa vārdā, lai svētītu mūs un izkoptu un pieaudzētu ticību mūsu sirdīs. Viņš nenāk tādā veidā, kādu mēs esam izvēlējušies, bet gan caur līdzekļiem, kurus viņš ir iedibinājis un identificējis, un kuriem viņš ir pievienojis savas klātbūtnes un svētības apsolījumu. Dieva darbība ir mūsu dievkalpojuma avots un centrs. Viņa iedibinātie līdzekļi baznīcā tiek atpazīti divās jomās. Mēs, luterāņi, runājam par vārda un sakramenta kalpošanu. Mūsu pašu cilvēciskā galvenā aktivitāte dievkalpojumā ir saņemt, pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārīm ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī, un mēs to saņemam. Un tā pirmais praktiskais jautājums, ar kuru brīdi sākas dievkalpojums? Kad aizdedzinām sveces, kad dziedam pirmo dziesmu, kad mācītājs ienāk baznīcā. Ātrāk. Daudz ātrāk. Jo, ja tur, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies Kristus vārdā, tur Jēzus ir viņu vidū, tad dievkalpojums sākas ar aicinājumu pulcēties viņa vārdā. Vai tas notiek ar zvanu skaņām tornī, vai tad, kad atslēdz baznīcu? Nav tik svarīgi spēt pielikt pirkstu pie pulksteņa, kad tas notika. Galvenais ir tas, ka dievkalpojums sākas ar aicinājumu pulcēties Kristus vārdā. Nākošais solis jau ir daudz konkrētāks, un tam pat ir nosaukums latīņu valodā. Confiteor, es atzīstu, grēksūdze. Tas brīdis, kad cilvēks atsaucas aicinājumam, ienāk dievnamā, ieņem savu vietu un klusā lūkšanā sagatavojas saņemt Dievu žēlastību. Tas ir saistīts ar krusta zīmi, savus pārdomus un lūkšanas noslēdzot. Un šeit atkal jautājums, cik bieži luterānim jāsvētī sevi ar krusta zīmi? Mārtiņš Luters domāja, ka vismaz 2 reizes dienā. Rīta un vakara lūkšanas iesākot. Mazajā kaķismā viņš tā arī raksta. Svētī sevi ar svētā krusta zīmi, tā sacīdams. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Luterāņi met krustu ar 3 pirkstiem, kas simbolizē Dieva trīsvienību, skarot sevi 4 punktos – pie pieres, krūtīm, labā un tad kreisā pleca. 4 punktos, jo tā mēs Dieva trinitātē būtībā iesaistām arī sevi. Parasti dievkalpojumā uzaicinājums uz to un grēksūdzi, jeb gatavošanās tam atspoguļojās pirmajā dziesmā. Bet tā var būt arī īpaša daļa dievkalpojuma sākumā, kur mācītājs un draudzes pamīšus dzied īsas frāzes no psalmiem, sauktas par versiķeļiem. Versiķelis un atbildi uz to recipio ir ļoti sena dievkalpojuma daļa. Tie tika lietoti Jeruzālēmas templī laikā, kad Jēzus to apmeklēja, tad gan tos nesauca latīņu vārdos. Rietumu pasaulē priekš tiem ir pat īpašas tipogrāfiskas zīmes, kā tos apzīmē liturģiskos tekstos. Versiķelim tas ir burts V ar slīpu svītru pār to, un atbildēji jeb recipio burts R ar slīpu svītru. Luterāņu dievkalpojumos tie parādās 1552. gadā
Filipa Melanchtona sastādītajā dievkalpojuma kārtībā. Dievkalpojumā vēl tiek lietoti citi pamīšas lasījumi un dziedājumi, ko sauc par antifoniem. Tie ir garāki un ar citādu nozīmi. Mūsu Ņujorkas draudzē tie ir atrodami mūsu pašu izdotajā Paceliet balsis dziesmu grāmatiņā Svētbrīžu kārtībā. Verseķeļi ievada svētbrīdi un pēc tam ir antifons, šai reizē 23. psalms, bet arī citi psalmi var tikt lietoti. Pirmajai dziesmai seko introits, ievads, un šeit esam nonākuši pie pamatprincipa. Dievkalpojums tiek veidots no divu veidu blokiem, un abiem veidiem ir latīņu nosaukumi – ordinārijs un propers, jeb pastāvīgās un mainīgās daļas. Ir daļas, kas dievkalpojumā ir vienmēr, un tādas ir 5. Kirī, jeb kungs apžēlojies, Gloria in excelsis, jeb gods Dievam augstībā, ticības apliecība, sanctus, jeb svēts ir, un agnus dei, jeb Dieva jērs. Tās sauc par pastāvīgajām, jeb ordinārijs. Un ir daļas, kas mainās, sekojot baznīcas gada kārtībai, un tās sauc par mainīgajām, jeb propers, psalmu lasījumi, lūkšanas, pateicības un svētības vārdi. Introits jeb dievkalpojuma ievadvārdi ir veidots no vairākiem psalmu fragmentiem, kas tradicionāli tiek noslēgti ar Gloria Patri, gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam, kas ir daļa no Kristus dotās trīsvienīgās kristību formulas, ko lasām Mateja evaņģēlija 28. nodaļā. Ar introitu dievkalpojumi tiek ievadīti kopš 7. gadsimta, un daudzās baznīcās tradicionālā psalmu izvēle ir saglabājusies kopš tiem laikiem. Mārtiņš Luters, veidojot mūsu dievkalpojumu, šo daļu paturēja, tikai psalmi tiek lasīti nevairs latīņu, bet draudzes valodā. Kas tieši ievada dievkalpojumu? Īpaši uzaicinājumi, vārdi jeb runa, dziesma vai pamīšas dziedājumi, tā ir adioforu lieta. Vislabāk to darīt draudzei ierastā veidā. Galvenais atcerēties, ka esam sapulcējušies, jo Dievs mūs ir aicinājis. Un tā esam tikuši līdz dievkalpojuma ievadam. Turpināsim nākamajā reizē.